Kas tad īsti ir metastāzes? Man kā ārstam šo bieži pacienti jautā, līdz ar to es centīšos atbildēt šo jautājumu. Ja man jāsaka īsi, kas ir metastāzes, tad tā ir vēža audu izplatība ārpus primārās lokalizācijas. Taču, lai to izskaidrotu labāk, es izmantošu piemēru. Piemēram, ir cilvēks, viņš vai viņa, sieviete vai vīrietis, kuram ir plaušu vēzis. Tad šo cilvēku izmeklējot detalizētāk, tiek konstatēts, ka viņam ir metastāzes, piemēram, smadzenēs. Tātad metastāzes ir šis te pašu plaušu vēža izplatīšanās uz smadzenēm. Kas tad tas tāds īsti ir? Plaušu vēzis un viņa šūnas mēdz nonākt asinsritē un cirkulēt pa visu organismu. Un līdz ar to šīs šūnas ar asins plūsmu var nonākt praktiski jebkurā ķermeņa daļā. Šīs te šūnas aizķerās un mehāniski paliek šajā ķermeņa daļā, piemēram, mūsu gadījumā smadzenes, un sāk tur attīstīties. Tāpat kā visas citas šūnas, arī vēža šūnas attīstās un aug daloties, tikai viņas to dara ļoti ātri. Piemēram, no vienas šūnas daloties izveidojas divas šūnas, divām šūnām tālāk daloties izveidojas četras šūnas, četrām šūnām daloties tālāk izveidojas 8 šūnas, un tādā veidā metastāzes audzējs aug. Līdz ar to šis te metastāzes audzējs strauji aug un bojā tādā veidā smadzenes. Kā rezultātā cilvēkam var sākties dažādi jau ar smadzeņu slimību saistīti simptomi. Un nereti ir pat situācijas, kad šis ir pirmā izpausma vēzim. Cilvēks nonāk slimnīcā tādēļ, ka viņam sāk izpausties vēža metastāzes smadzenēs, kaut gan viņš nemaz nav zinājis vai nav atklājies, ka viņam vispār tāds vēzis ir bijis. Un mēs retrospektīvi atklājot, ka cilvēkam ir smadzenēs metastāzes, sākam meklēt, no kurienes tad šīs metastāzes ir radušās. Ja tā primārā vēža lokalizācija īstenībā vēl pat nav radījusi nekādus simptomus. Tātad, kā kopsavilkums šim video, metastazēšanās ir ļaundabīga audzēja, šajā gadījumā vēža izplatīšanās ārpus savas primārās lokalizācijas, un ja šis process ir masīvs, tātad cilvēkiem ir metastāzes daudz kur un viņas ir lielā skaitā, tas liecina par agresīvu audzēja dabu, un prognostiski, protams, tas ne par ko labu neliecina.